Pilsoniskā alianse bija starp tiem, kas teica tos smukos vārdus, ka šitās viss, ko te rosina, vainās demokrātijas pamatus, mazināsies sabiedrības balss lēmumu pieņemšanā, vai ne? Jep. Un ir tāds pasākums mana balss. Jep. Un man liekas, ka, lai kas ir veicinājis sabiedrības balsi lēmumu pieņemšanā. Tā ir mana balss. Un mēs tagad sēžam un runājam par 30 cik miljonu izmantošanu vai tērēšanu. Kā, kurā pozīcijā mēs varētu pastrīdēties, ja? Un mana balss saka, vai mēs slēgsimies ciet vai nē, jo mums nav naudas. Nu, kaut kas galīgi nav riktīgi tad ar to finansēšanu nevalstiskām organizācijām. Ļoti nav riktīgi. Ļoti nav riktīgi. Kāpēc? Es nezinu, tas tā došana. Un arī ar SIFU naudas sadalīšanu, tā kaut kas nav riktīgi? Nē, ar SIFU naudas sadalīšanu tā nav. Latvijā ir 27,000 nevalstiskās organizācijas. Pagājušajā gadā NVO fondā bija 2,6 miljoni pieejami. Ir pilnīgi loģiski, ka 27,000 organizācijas nevar dabūt finansējumu. Visas ir jāfinansē no valsts, bet tās ir sabiedriskas. Protams, ka nē, bet ļoti daudzas organizācijas nevar citādā veidā, kā tikai dabūt no šāda veida fondiem finansējumu. Un tagad paplašinam šo jautājumu. Man liekas, ka tas ir šīs sarunas konteksts. Ministrija un centrālā valsts iestāžu budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem, ne komersantiem vēl, jo komersanti arī vēl saņem. 97, jā. 97, tas ir 2, cik reizes. Tas ir tas jautājums, ja mēs runājam par lielo valsts parādu un to taupību. Audzējam un audzējam šo skaitli. Un viss kārtībā? Nav kārtībā. Starp biedrībām un nodibinājumiem, pareizi sakot, biedrība nodibinājumu juridisko formu šobrīd izmanto ļoti dažādas organizācijas. Mēs Providusā veicām pētījumu, kur konstatējām, kas šo juridisko formu izmanto. Tā skaitā lielās, spēcīgās, bagātās sporta organizācijas, kultūras organizācijas. Arī 19. gadā bija. Jā, kultūras organizācijas. Mums arī bija 19. gadā. Daudz dažādas citas institūcijas, kurām nemaz nevajadzētu izmantot šo biedrību nodibinājumu juridisko formu.